Jā, man arī nepatīk veids, kā par vienu otru lietu tagad diskutēt, diemžēl. Moderno tehnoloģiju laikmets nāk ar savu pozitīvo, bet arī ar savu negatīvo pienesumu. Un, ja tu sēdi vienkārši telefonā vai planšetē, neredzi savu oponentu, gānies un vēl esi anonīms vai pusanonīms, vai arī bieži vien pat, ir arī cilvēki, kas pat to dara pilnīgi atklāti, tas sabojā varbūt daudzas lietas. Beigu beigās tas lielais jautājums vienmēr ir, cik daudz mēs skatāmies uz to, kas ir sarakstīts sociālos tīklos, pieņemam to par patiesību, par tautas vairākumu viedokli, lai gan arī sociālos tīklos. Jūs skatīsieties ierakstus X, Facebookā, TikTokā vai Instagramā, tie būs pilnīgi dažādi. Un vēl viena lieta, starp citu, tas ir arī jautājums bieži vien, kādā veidā šo te 10-15 cilvēku dažreiz viedokli portālos uzliek kā tauta neizpratnē, tauta sašutusi. 10-15 cilvēku viedoklis ir svarīgs, bet vai tā ir visa tauta, tas ir vēl atvērts jautājums. Tā kā tas ir atbildības stāsts par politiķiem, kuri bieži vien arī paļaujās uz sociālajiem tīkliem, par žurnālistiem, kas bieži vien iet to vieglāko ceļu un uzraksta virsrakstus tādus, ka brīžiem tu sāc skatīties un brīnīties par mums katru sabiedrībā. Tā kā mēs visi esam viena sabiedrība, nav viņi un mēs. Un viņi un mēs bieži vien tiek radīti mūsu pašu darbības rezultātā.